Šonadēļ valdībā tika apstiprināta sociālās drošības tīkla stratēģijas paplašināšana, iekļaujot papildus atbalstu skolēnu pārvadājumiem lauku apvidos un invalīdu pārvadājumiem Republikas pilsētās. Ņemot vērā, ka sociālās drošības tīkls tiek finansēts no starptautiskā aizdevuma līdzekļiem, šiem pasākumiem būs nepieciešams starptautisko aizdevēju akcepts. Nākošnedēļ valdībā tiks izskatīts pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai, ņemot vērā to, ka krīzes laikā ēnu ekonomikas īpatsvars ir pieaudzis, ir nepieciešams aktivizēt darbu un īstenot papildus pasākumus, lai samazinātu ēnu ekonomiku. Savukārt nākošajā sestdienā piedalīšos lielajā talkā un aicinu visus Latvijas iedzīvotājus pievienoties un ar darbiem apliecināt savus rūpes par sakoptu vidi Latvijā. Šonadēļ pēc ilgākām pārdomām LPPLC beidzot paziņoja savu lēmumu par atbalstu valdībai, un konkrēti viņi nepievienosies koalīcijai, bet atbalstīs valdību valsts politiskās un finansiālās stabilitātes nodrošināšanai svarīgos jautājumos. Līdz ar to šonadēļ notika pirmais saruna rauns ar visām koalīcijas partijām par ministru amata kandidātiem. Nākošnedēļ sarunas turpināsies, bet kā mazākuma valdībai šajā gadījumā ir svarīgi ne tikai panākt koalīcijas vienošanos, bet arī nodrošināt Saeimas vairākuma atbalstu. Līdz ar to konkrētus ministru amata kandidātus es nominēšu tikai tad, kad būs pārliecība par Saeimas vairākuma atbalstu. Sarunas ar opozīcijas frakcijām par šo jautājumu notiks ļoti rūpīgi, jo šonadēļ notikušais balsojums par ģenerāla prokurora amata kandidātu Jānu Maizīti bija nepatīkams pārsteigums ne tikai sabiedrībai, bet, manuprāt, arī pašiem politiķiem. Nepatīkamais šajā situācijā ir tas, ka daudzi Saeimas deputāti gan pirms balsojuma, gan pēc balsojuma meloja sabiedrībai, sākumā solot atbalstu Maizītim, un pēc tam apgalvojot, ka it kā esot nobalsojuši par. Jo, ja ticētu deputātu izteikumiem, tad jāsacina, ka Maizītim vēl aizvien Saeimā ir vairākuma atbalsts.